skaņu un tonalitāšu burtu nosaukumi. Tad katrai skaņai ir savs noteikts burts. Burtus mēs apzīmējam alfabēta secībā A, B, C, D, E, F, G. H burtu mūsdienās vairs neizmanto gan notīs, gan visādās jaunajās grāmatās, bet agrāk H burts nozīmē si. Šobrīd B burts nozīmē si, agrāk tas B burts nozīmē si bemolu. Tātad nots lā mums ir A burtiņš, si, B, C, do, C, D, Re, E, mi, F, Fā un G burts ir sol. Tad bieži vien mums ir nepieciešams, pieņemsim, Fā diezs. Fā diezs mums būs tad F burtiņš ar diezu. Bet ja mums nepieciešams, pieņemsim, E burtiņš ar bemolu, mi bemolu, ja? Tad mums būtu E burts un bemolu rakstam klāt, un tas mums būtu mi bemolu. Kā ir ar tonalitātēm? Tieši tāpat, bet šeit ir atkal nepieciešams zināt, kādas zīmes katrai tonalitātei ir pie atslēgas. To tu var pašlūkot manā internacionāli tonalitāšu domino un internacionāli tonalitāšu puzlē. Tātad mēs tikām skaidrībā ar to, ka mums katrai skaņai ir savs burts, kas nozīmē arī tonalitāti. Tas būtu tā kā akords, pieņemsim, A akords, mums būtu Lā mažora akords, toniks trīsskaņas. Taču katram tam burtam var pielikt klāt arī M burtiņu mazo, A un M. Tas mums būtu Lā minora akords. Tad vēl šiem burtiem bieži vien klāt ir cifari. Piemēram. Šeit mums ir C7. Tas nozīmē, mums ir do mažors akords, toniks trīsskaņas. Un C7 mums būtu septakords. Do mažorā no do septakords mums ir uzbūve liela tērts un maza tērts un maza tērts. Tas būtu do, mi, sol, si bemol. C7 ir do, mi, sol, si bemol. Tā mēs varam no visām pārējām skaņām un burtiem veidot šos te akordus. Šeit vēl notīs arī redzams E, M, tas ir mi minora. Šādi te apzīmē to M burtiņu blakus. Tas nozīmē, ka tas ir minora, mi minora akords.